Vai esat kādreiz ielicis visu savu sirdi kādā sapnī, tikai lai tas noslēpumaini sabruktu? Šķiet, ka kāds neredzams spēks strādā pret jūsu panākumiem. Iepazīstieties ar Liamu, izcilu mākslinieku ar lielām vīzijām. Katru reizi, kad viņš ar entuziasmu dalījās ar sava nākamā meistardarba koncepciju, parādījās šķērsļi. Iedarumi pazuda, iedvesma mazinājās, vai sīkas kritikas novirzīja viņa uzmanību. Viņš uzticējās draugiem, meklējot iedrošinājumu, bet rezultāti vienmēr bija vienādi – vilšanās. Kādu dienu, gatavojoties savai ambiciozākajai izstādei līdz šim, Liams nolēma veikt radikālas pārmaiņas. Viņš savus plānus pilnībā turēs klusumā, noslēpumu, ko čukstēja tikai savai audeklei. Nekādu entuziastisku paziņojumu, nekādu detalizētu paskaidrojumu labi domājošiem draugiem. Viņš vienkārši strādāja, pasargāts noslēpumainības aurā. Pirmoreiz viņa projekts plūda bez šķērsļiem, parādoties pasaulē pilnīgs un elpu aizraujoši veiksmīgs, brīvs no iejaukšanās. Kas bija pavērsiens? Tās nebija ļaunas ieceres, bet gan neizteiktas skaudības, neprasītu padomu vai pat vienkārši atšķirīgu viedokļu smalkā enerģija, kas neapzināti novirzīja viņa iepriekšējos centienus no kursa. Saglabājot savu ceļojumu privātu, Liams aizsargāja savu radošo enerģiju un savu ceļu. Viņš saprata, ka dažus sapņus vislabāk lolot klusumā, prom no ārējā skatiena, līdz tie ir pietiekami spēcīgi, lai spīdētu. Jūsu klusā veltīšanās ir jūsu lielākais vairogs. Pieņemiet savas noslēpumainās ceļojuma spēku. Abonējiet Latvian Repo, lai iegūtu vairāk ieskatu par mērķtiecīgu dzīvi.